Labi, Asarkungs, lūdzu. Jā, paldies, man vairāk jautājumu. Pirmais jautājums ir, kādi konkrēti jauni pienākumi vai funkcijas ir parādījušās pašvaldībā, kas prasa jaunas komitejas izveidi? Es nedomāju, ka šeit ir funkcijas, šeit drīzāk ir jautājumu kompleksa skatīšana. Arī vakardienas Satversmes tiesas spriedumā tiesa norādīja, ka šajā gadījumā pieņemot teritorijas plānojumu nebija izvērtēti citi varbūt strateģiskās plānošanas dokumenti, līdz ar to tie bija skatīti atrauti. Tad varbūt šīs komitejas uzdevums būtu skatīt jautājumus, kas skar pārnozaru attīstību un kopējo pašvaldības stratēģiju, kas var ietekmēt būtisku lēmumu pieņemšanu. Bet tā tad jauni pienākumi vai funkcijas nav parādījušās? Nē. Labi. Tad jautājums nākamais, vai esošās komitejas, piemēram, attīstības un vidas jautājumu komiteja nevar veikt šos uzdevumus? Komiteju darba kārtību apstiprina domas priekšsēdētājs. Es jums nevaru jums atbildēt uz šo jautājumu. Tad varbūt jautājums Lediņkungam, vai jūsuprāt šīs attīstības un vidas jautājumu komiteja nevar veikt šos te? Es domāju, ka šeit ir jāstāsta daudz plašāk, tā kā mēs esam atvēruši un gatavojam jaunu teritorijas plānošanas uzdevumu, tad šai komitejai tas ir vissvarīgākais. Un otrs jautājums, tas ir arī vispārējie strateģiskie jautājumi, kas ir saistīti gan ar Eiropas naudu apgūšanu, gan citu. Bet mums ir daudz komitejas, kurās tas lemjamo jautājumu loks ir ļoti ierobežots, teiksim tā. Es nezinu tādas komitejas, kur jautājumu loks ir ļoti ierobežots. Drošības jautājumu komitejā vairāk par 2 jautājumiem un 5 minūtēm tur parasti nenāk. Drošības jautājumu komiteja izskata teritorijas Es negribu, es jums saku vienkārši, mēs atkal veidojam jaunu komiteju, kas prasīs papildus finanšu līdzekļus, un mums varbūt vajadzētu izvērtēt esošās komitejas, vai viņas ir. Jūs par to variet balsojot, parādīt savu attieksmi. Tad jūsuprāt, esošā attīstības vidas jautājumu komiteja nevar veikt šos uzdevumus, ja? Jā. Labi. Paskaidrojumu rakstā tad teikts, ka tā fiskāla ietekme ir atšķirības starp nealgotā deputāta un komitejas vadītāja atlīdzība. Cik tieši eiro tas ir gadā? Ja mēs norādām uz šī gada budžetu, tad tas ir par 2 mēnešiem būtu jānorāda. Bet ja mēs skatāmies gada griezumā, nepilni 23,000 eiro. Tas ir tikai atlīdzībā, ja? Jā. Vai rodas kaut kāda papildus izdevuma, kā pieņemsim atvaļinājuma dienas vai vēl kaut ko? Nemācīšu jums teikt atvaļinājuma dienas. Tas ir atlīdzības tā fiskālā ietekme. Labi, nākamais jautājums. Vai tad veidojot jaunu apmaksātu amatu ir izvērtēts, kā to uztver sabiedrība? Tomēr laikā, kad daudzās citās pašvaldībās tiek taupīti līdzekļi, bet mēs veidojot šo te jauno komiteju papildus tērējumu. Jā, mēs izveidojot katru saistošu noteikumu projektu, to publicējam, lai sabiedrībai būtu iespēja izteikt savu viedokli. Šai gadījumā, kā jau es teicu, tika saņemts viens priekšlikums. Tātad jūs, prāt, viņu uztvers pozitīvi, ja? Es nezinu, nemāku jums teikt sabiedrības vārdā, nevaru paust viedokli. Un tad nākamais jautājums, vai komitejas izveide nav acīm redzama saistīta ar konkrētu deputātu nodrošināšanu ar apmaksātu amatu pēc pielaides zaudēšanas? Man nav šāda informācija. Varbūt Lediņkungs varētu atbildēt. Man arī nav šāda informācija. Skaidrs. Labi, paldies jums. Paldies. Paldies, Asarkungs, lūdzu. Jā, kolēģi, šodien mēs tad lemjam par jaunas komitejas izveidi, šo te strateģiskās plānošanas jautājumu komiteju. Pēc dokumentiem varbūt skan nopietni, bet rūpīgi izlasot šo te paskaidrojumu rakstu, kļūst skaidrs, ka šī komiteja nedara neko tādu, ko jau šobrīd neveic attīstības un vidas jautājumu komiteja vai citas komitejas. Mēs faktiski runājam par jaunu apmaksātu amatu radīšanu bez reāli funkcionāla pamatojuma. Un arī sabiedrības viedoklī jau skaidri norāda, šāda komiteja ir nepamatota, un tas izmaksās budžetā vismaz 22,000 eiro gadā. Un tās funkcijas dublē jau esošās struktūras. Un es gribēju tikai atgādināt, ka mēs esam ievēlēti, lai pārstāvētu iedzīvotājus, nevis lai meklētu risinājumus, kā saglabāt amatus saviem politiskiem kolēģiem. Šāda rīcība grauj uzticēšanos pašvaldībai un padara Jūrmalu par, diemžēl, sliktu piemēru arī citiem. Un, ja šodien mēs šo lēmumu atbalstīsim, mēs atzīsim, ka doma ir gatava veidot amatus pēc cilvēka, nevis pēc vajadzības. Un tas nav labs pārvaldības princips. Aicinu kolēģis būt atbildīgiem un neatbalstīt šo te lēmumu. Ja patiešām ir nepieciešams stiprināt šo te strateģisko plānošanu, to var panākt ar darba grupu vai esošo komiteju darbu uzlabošanu. Mums jau ir esošās 7, 8 komitejas.
un nevis ar jaunu amatu sadales mehānismu radīšanu. Iedzīvotāji tomēr no mums sagaida taisnīgumu un saprātīgu resursu izmantošanu, nevis kaut kādu iekšēju politisku aprēķinu īstenošanu. Tā kā kolēģi lūdzu, varbūt beidzam šo teātri, viss tāpat ir visiem skaidrs, kādēļ šī komiteja tiek veidota.